šis te tas gaismas. Laika ceļotājs. Es atceļoju no citas dimensijas. Ļoti daudz cilvēku, tad kopības sajūta. Daudz gaišāk, daudz vairāk cilvēku uz ielām, un tad ir tā kā vairāk cilvēku no provincēm tieši. Starojoša iespaida ir, protams, gaišā Rīga, daudzie objekti Rīgas ielās un arī starojošie cilvēki smaida pilsētas ielās. Auļojošais zirgs ir mans favorīts. Auļojošais zirgs man patika, tāpēc, ka viņš ir sliņķi tā gāja. Opera. Tā noteikti ir laba vieta, kur apmeklēt, un tad arī Vecrīga noteikti. Arī pie kongresa ir ļoti interesanti. Uz operas, jā, cilvēks patika. Pie tām mūsu operas gaidījām kaut ko ļoti, to 3D kaut kā. Šeit patīk. Es domāju, ka paspēt var diezgan daudz, un ja tā raitā solī faktiski izteigā pilsētas centrālo daļu, tad var gūt ļoti labu iespaidu. Ja līdz šim starojošo Rīgu esat redzējuši tikai gaismas festivāla dienas grāmatās, ir pēdējais laiks pašiem doties ielās, jo vairāk tāpēc, ka vienu no objektiem varēs vērot tikai šovakar un tikai Ķīpsalā. And then you will hear a countdown from 10 to 0 and then we will start. The performance starts. Project is in a way to Šis projekts kaut kādā veidā meklē, ko nozīmē cerība. Studenti šeit dzīvo no pirmdienas līdz piekdienai. Pārējā laikā viņu mājas ir citur. Man šķita interesanti izveidot priekšnesumu ar tik daudziem cilvēkiem, nepiespiežot viņus sanākt kopā.